kas te ir tā kā vaļā kaut kas, un kā te vispār bloki ir atvesti, nu, te normāli viss ir, kā te viss izskatās. Kā izskatās, tātad ir atvests ar fūru patieši no rūpnīcas un krauts ārā ar Manitou. Kā mēs redzam, iebraucamais ceļš ir tāds pabēdīgs. Jā, es jau redzēju, dubļos iekāpu, visi dubļos. Un te ir kaut kāds, paleti, varbūt kraujot iekšā, varbūt kraujot ārā, ir acis, bet nekādi lieli lūzumi nav. Visas paletes izskatās veselas. Un tas, kas ir galvenais, ka kādreiz saplēš ar kaut kādām štropēm, kādreiz atsit stūrus, to es šeit neredzu, bet viena no lielākajām problēmām ir tā, ka izkraujas nelīdzenas virsmas. Ja, teiksim, bloki būtu izkrauti tur, tad, droši vien, ka tā nebūtu. Viņi būtu drusku noslīkuši, viņi būtu drusku slapi un rastos zops blokam par bloku un iekšā varētu būt lielāki nodrupumi. Jā, tas ir mazs defekts, bet varbūt šīs divas paletes, varbūt šīs 3 paletes varētu kaut kādus iekšējus nodrupumus radīt šādā veidā stāvot, jā. Bet tas nav nekas, visu nodrupumu aiztaisām ar remontu sastāvu, saremontējami, un, mēs redzam, ka var atvest, var izkraut labus materiālus un ar viņiem kvalitīvi strādāt. Nekādus te nodrupumus, izbirumus apakšā vai vēl kaut kur es neredzu. Tā, viss akurāti un sablietēta šķēmba apakšā, līdz ar to stingra, stabilā pamatne. Viss labi.